Sveicināti! Ir pulkstens 10 un dažas minūtes, un mēs sākam šodienas konferenci. Mans vārds ir Vita Zelča, un mans uzdevums ir pieteikt runātājus un arī noņemt no skatuves, kad laiks ir izsmelts. Bet konferences atklāšanas vārdus teiks Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja direktore Liene Johansone Kuzmina. Un ar šiem ievadvārdiem arī sākam. Lūdzu. Godātie konferences dalībnieki, kolēģi, cienījamās dāmas un godātie kungi. Man ir liels gods Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja vārdā sveikt jūs startautiskajā konferencē, kas veltīta Krišjāņa Valdemāra 200 gadu jubilejai. Šogad aprit 2 gadsimti kopš dižā latvieša Krišjāņa Valdemāra dzimšanas. Kā viens no 19. gadsimta spilgtākajiem jaunlatviešu kustības iedvesmotājiem, jūrniecības popularizētājiem un latviešu sabiedrisko ideju rosinātājiem, Krišjānis Valdemārs devis nenovērtējumu ieguldījumu mūsu tautas kultūrā, izglītībā un kuģniecībā. Viņa ideju starptautiskā nozīme ir apliecināta ar to, ka Krišjāņa Valdemāra 200 gadu jubileja iekļauta UNESCO svinamo gada dienu kalendārā kā Latvijas nominācija. Šī starptautiskā atzinība izceļ Krišjāņa Valdemāra devumu un uzsver, cik nozīmīga ir viņa atstāto ideju ietekme arī ārpus Latvijas robežām. Šodien mūsu muzejs pilda savu uzdevumu – saglabāt un celt godā šo vēsturisko mantojumu. Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejs ir senākais muzejs Baltijā un glabā vienu no lielākajiem krājumiem valstī. Vairāk nekā 600 000 priekšmetu, kas atspoguļo Rīgas un Latvijas jūrniecības vēsturi. Mūsu misija ir vākt, glabāt, pētīt un popularizēt šīs vēstures liecības, un Krišjāņa Valdemāra devums tajās ieņem īpašu vietu. Jo šovasar mūsu filiālē Ainažu jūrskolas muzejā notika pirmais nozīmīgais jubilejas pasākums vietā, kur 1864. gadā pēc Krišjāņa Valdemāra iniciatīvas tika dibināta pirmā latviešu jūrskola. Savukārt decembrī mūsu muzejā Rīgā tiks atvērta īpaša izstāde, kas veltīta Krišjānim Valdemāram. Ar šādām izglītojošām aktivitātēm un izstādēm mēs nodrošinām, ka Valdemāra atstātais mantojums tiek saglabāts un nodots nākamajām paaudzēm. Šīs dienas konference pati par sevi apliecina, cik nozīmīga ir sadarbība kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē un saglabāšanā. Jāatzīmē, ka UNESCO šādu gadadienu iekļaušana kalendārā balstās mērķī veicināt starpkultūru dialogu, izglītību un kultūras attīstību. Tieši to mēs šodien īstenojam, pulcējot vienvietu speciālistus no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Vācijas. Mēs esam pagodināti uzņemt izcilus zinātniekus, vēsturniekus un muzeja ekspertus, kuri dalīsies savā pieredzē un pētījumos. Konferences programmā dzirdēsim referātus par Valdemāra daudzpusīgo devumu, no viņa lomas latviešu preses un literatūras attīstībā līdz jūrniecības mantojuma saglabāšanas jautājumiem Baltijas reģionā. Šāda ideju un zināšanu apmaiņa nevien padziļina izpratni par Krišjāņa Valdemāra mantojumu, bet arī stiprina saites starp mūsu institūcijām. Noslēgumā vēlos pateikt paldies visiem, kas veicināja šīs konferences rīkošanu, mūsu sadarbības partneriem Latvijā un ārzemēs, konferences organizatoru komandai, kā arī Latvijas kultūras ministrijai par sniegto atbalstu. Novēlu ikvienam dalībniekam un klausītājam radošas diskusijas, jaunus atklājumus un iedvesmu turpmākajam darbam. Ar šo pasludinu vēlreiz starptautisko konferenci par atklātu un paldies par uzmanību, lai visiem veiksmīga diena. Paldies! Liels paldies muzeja direktorei Lienei Johansonei Kuzminai par konferences atklāšanu un skaistajiem vēlējumu vārdiem. Un mēs šobrīd esam tādā varbūt iesildīšanās fāzē, lai sāktu svinēt Krišjāņa Valdemāra 200. dzimšanas dienu, līdz kurai vēl ir mēnesis un bišķīte, bet šis ir viens no pirmajiem lielajiem pasākumiem, kas ir veltīts Krišjāņa
Krišjānim Valdemāram, lai gan arī jau Ainažos vasarā tika viņa vārds pieminēts un svinēta jubileja, un liela pateicība tiešām pienākās Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam, kas ir uzņēmies to galveno rūpi pār šīs jubilejas un, protams, izcilās personības Krišjāņa Valdemāra vārda daudzināšanu viņa 200. gada dienā. Ievadam man gribētos teikt, kas tad bija pirms 100 gadiem, jo no vienas puses ir pilnīgi neticami, ka ir pagājuši 200 gadi kopš Krišjāņa Valdemāra dzimšanas, un arī viņa 100. dzimšanas diena, tātad pirms veseliem 100 gadiem, 1925. gadā, tika atzīmēta Latvijā, un tā bija arī viena no tādām pirmajām praksēm, kā svinēt izcilu personību jubilejas. Jāsaka, ka 3 gadus pirms šīs jubilejas tika kārtīgi nosvinēta latviešu preses 200. gada diena ar pasākumiem Nacionālajā operā, bet savukārt Krišjāņa Valdemāra jubilejas tādi zīmīgākie notikumi ir skolu rīti. Tas nozīmē, ka visās Latvijas skolās 2. decembrī bija vismaz puse dienas jāvelta šai jubilejai. Tad arī tika būvēts ledlauzis Krišjāns Valdemārs, kurš nesa viņa vārdu, un 1928. gadā pilsētiņa Sasmaka, ar kuru saistās Valdemāra dzīve, ieguva Krišjāņa Valdemāra vārdu un kļuva par Valdemāra pili. Nu, varam domāt, kā tad beigās rezultēsies šis mūsu 2025. gads, vai vēl kaut kur parādīsies vārds un kādi kuģi sāks kursēt, vai vēl kaut kas interesants notiks. Bet arī šai mūsu konferencē ir jābūt pienesumam Krišjāņa Valdemāra devuma aktualizēšanā un arī iekļaušanā tādā mūsdienu diskursā, lai mēs saprastu, ko tad šis cilvēks īstenībā nozīmē. Vai tas ir tikai tāds piemineklis, viens no vārdiem vēstures grāmatās, vai arī šī personība, tas, ko mēs par viņu zinām, domājam, kā mēs viņu lietojam, kā tas funkcionē mūsdienās. Nu, bet tagad par konferenci. Tātad konference ir 2 daļas. Pirmajā daļā uzstāsies pārsvarā vai absolūti Latvijas pētnieki. Katram tagad ir organizatoriski. Ziņojumam ir atvēlēts 20 minūtes. Līdz 20 minūtēm. Un tad pēc ziņojuma var uzdot konkrētus jautājumus konkrētajam referentam, bet diskusijai ir paredzēts laiks konferences noslēgumā. Tātad jautājiet ziņotājiem.